Čau! Lās pagribs jūs mājās. Šodien pildīsim dienu challenge. Precīzāk, gada dienu challenge. Tātad, kā jūs zinat, katrai dienai ir kāds nosaukums, kāda īpaša diena. Tā kā mums ir dzimšanas diena vai Ziemassvētki, mēs zinām datumus un ir konkrēts dienas. Un tā kā es atradis internetā dažas dīvainas dienas, un dažas arī ir izdomātas. Un viņam būs jāuzmina, vai tā ir īsta diena vai izdomāta diena. Un cik es zinu, tad ir arī sots. Jā. Un sots ir sāļais jogurts, protams, nocenots, ar sieru, ar maskarpones sieru. Cik daudziem viņš patīk, man viņš nepatīk, man liekas, viņš mazliet puvis ir. Kaut kas tas Tātad- ir jocīgs kaut kas. Tātad, ja es kļūdos un neuzminu, tad man ir jāēd sāļais jogurts ar pūdētu sieru. Un ja es baigi daudz uzminu, viņš pārāk vieglas dienas ir atradis, Jā. tad viņam ir jāēd. Jā, augšā rezultāts. Sākam. Sākam. Tātad pirmā diena. Veco akmeņu diena. Veco akmeņu diena. Diena, kad visi piemin akmeņus, kuri ir nomiruši, vai Es nezinu, iet un glauda viņus. tur nebija apraksts, vienkārši vecu akmeņu diena. Tur nebija apraksts, tāda Es saku, ir tāda. Jā, ir tāda diena. Nu, kad tā ir? Kad man jāir glaudīt tie veci akmeņi. Jau nokavējis 7. janvārs. Es varu kārtīgi gatavoties viņai. Ķemmīt, meklēt viņus sirmos matiņus, ķemmēt. Mīnes izgāzos, pateicu, ka nebija. Labi. Tātad viens man Tālāk. nākamā. Ej ar basām kājām diena. Tikai ar basām kājām tev ielaidīs tramvajā. Tas ir trāki vienkārši uz Rīgā. Tu ej par Rīgu, tur ir košļienes, tur ir putnu sūdi. Stīkli. Jā, Akmeņi. bomži tur iet uz pasām kājām, un tu ies pēc viņiem, lasīs tās sēnītes. Es saku, ka nē, Nezinu. tas kaut kas tavā stilā, bet nav tāda diena. Nepareizi ir tāda diena. Tas ir 1. jūnijas. Nu, vismaz vasarā. Nu jā, un tas tā atzīmē, laikam, vakšas sākšanas, davai, var sēdēt uz betonu un var iet ar basām kājām, tāpēc jāatzīmē tāda diena. Pēc pērkona var sēdēt zemē. Labi, nāk, ir diena, kad tu brauc tramvajā bez biksēm, zini? To es zinu, es esmu liels fans viņai, es skatos bildes internetā. O, vai es man skaties bildes. Labi, nākošā diena. 1-1 šobrīd. Jā. Nopeldi vienu apli dienu. Kamā? Tātad, laikam, Kur? Laikam ir pieņemts, ka visiem ir baseini mājās, un tev jānopeld aplis baseinā. Es domāju, ka nē, tāda diena nav, jo, ja tu būtu to izdomājis, nebūtu teicis vienu apli. Tu būtu vienkārši peldies diena vai kaut kas tāds. Nepareizi. Ir tāda diena. Tas ir 24. jūnijas. Tas ir vispasaules, nav tikai Latvijā. Latvijā 24. jūnijas ir Jāņi, tur līgo. Es sajaucu, es domāju, tu neizdomātu tādu, es teicu, jo tu domātu kaut ko citu. Tu tā neteiktu vienu apli. Un es pateicu, ka nav tāda. Jā. Tātad es zināju, ka tu neizdomātu tādu stulbu nosaukumu. Neko nezinu, tāpēc, ka nav tāda diena. Labi. Jā. Tuvāk saļiem jogurtam es. Nākamā. Tālāk ir mazu bērnu diena. Nu, tā kā. Ko viņiem dar tajā dienā? Nezinu, piemēram, ko mēs darām Latvijas dienā. Svinam viņu. Mēs, Saram nezinu, Latvijas. viņš nav īpaši labs, kā atklājās nesenajā video. Bet, nu, jā, mazo bērnu diena, tā kā bēbi, nezinu. Ne visas dienas ir priecīgas, tā tad nevajag reiz domāt, ka mēs viņus slavējam vai spiežam ārā. Varbūt mēs bēdājamies par Situm. bērniem. Blīn, mani bērni, es nevaru iet tusēt, man draugi lēnām pamet, jo es vairs neju uz klubiem ar viņiem un naktī nevaru gulēt. Tas tikai pirmos 2 mēnešus. Tātad es domāju, ka ir tāda diena, un ne visi viņu svin, daži vienkārši gruzās tajā dienā. Nepareizi to dienu izdomāju. Ko? Mazais bērns. Mazs bērnu diena. Ko tur var darīt? Neko tu nevar darīt. Ir Grūzīt. veterānu diena. Grūzīties tad var piemin katrā vecus dienā. opjus, un tad bērns arī var pieminēt. Grūzīties var viņu kurā dienā. Piemin to bērnu, ko izmet. Nākamā. Nākošā banāna maizes diena. Nu, Es zini kā? atkal vienkārši teikšu uz to. Labi, nu, pārliecini mani, nu. Ko, ka tā ir īsta diena? Tu gribēji kā? teikt, ir tā kā, nu. Nu kā Amerikā viņiem populāra banāna maize, tā kā mums kliņģers, viņi cep banāna maize. Viņiem ir apple pie, nevis. Nu, bet Apple vietā izmanto banānas. Āfrikā, jā, Āfrikā viņiem. Nebija līdz galam izdomājis savu stāstu. Nu, nē, nu.
Krač atkal uz to, ka es vienkārši domāju, es tevi pazīstu, un tu būtu teicis kaut kāds ābolu maize vai kaneļu maizītes. Es saku, ka tu to neizdomāji, ir tāda. Jā, pareizi. Un tas ir 23. februāris. Manā dzimšanas dienā ir banāna maize, jā? Jep. O, zināšu, ka līdz galdā un es nereiz dirstu virsū. Tātad nākošā diena atbildi uz sava kaķa jautājumiem diena. Jā, jūs zināt, tā ir problēma, ka tu vienkārši šeit pa māju to kaķu dod jautājumu un tev var jāatbild, bet nē, tu pierakstu jautājumu un ir speciāla diena, kad tu var atbildēt to jautājumu savam kaķim. Ēst? Kur ir ēst? Bļodā. Tu gaidi gadu, lai pateiktu viņam, kur ir ēst. Nu, nezinu, kad man apcirps. Tas ir aitām. Kračā. Atbildi uz sava kaķa jautājumu dienu. Nē, jo suņu cilvēki ir tādi, kas runā ar savu dzīvnieku, bet kaķu cilvēki nerunā ar kaķiem, un es domāju, ir kaut kāda suņu diena tāda, bet ne kaķu. Nepareizi, nav tāda diena, tu izdomāji. Nē, nepareizi, tev ir tāda diena, tas ir 22. janvārs, es nezinu rezultātu, kāds ir, bet viņš ir augšā. Un jā. Es nesaprotu kaķu cilvēkus, es esmu suņu cilvēks. Playboy diena. Tieši Playboy žurnāla diena. Nu, tā kā. Un ko tu dari tajā dienā? Neizēj no istabas? Pērc abonementus, lasi Playboy žurnālu, dalies ar draugiem. Nevis Twitterī tur rītvīto, bet ņem. Kad interviju iedod. Toaletē lasi tikai Playboy. Autobusā lasi tikai Playboy. Darbā lasi tikai Playboy. Tā kā es zinu, ka tu nesen nopirki Playboy abonementu, tad es domāju, nē, to izdomāju. Es nenopirku Playboy abonementu, bet jā, es to izdomāju, tā nav īsta diena. Labi, viņš nenopirka Playboy abonementu. Tāda nākošā bez diētas diena. Jā, viss ir atļauts, ko gribi. Cik gribi, tā viena diena, ka tev nav jāskaita kalorijas. Jā. Jā, ja tu pirms kādus 5 gadu esi ievērojis diētu, un tad vienā dienā pierījies, un tad nevar atēt atpakaļ. Ne? Es domāju, tajā dienā visiem hesīšiem un virtuļu veikaliem būtu cenas augšā. Visi izsauktu papildspēkus. Jo, pohuj, ka tu esi slims, nāc darbā. Tā ir īsta. Ir tāda diena, jā. Pareizi tā ir. Tas ir 6. maijs. Smago automobīļu šoferu diena. Tā kā smagi ir šoferi vai automobīļi? Labi, krāves automobīļu diena. Paginē. Un viņi dabū brīvu to? Tā ir svētku diena? Nebija atzīmēts kā sarkana. Tātad es domāju, ka tā ir īsta diena, jo viņa nebija sarkana kalendārā. Nē, es aptinu sevi un tevē pirkstu, jo tā ir izdomāta diena. Fū! Jā, tā kā es negribu izgāzties. Nu nē, tā ir izdomāta diena. Es pat pārliecinājos vēlreiz. Bikīnī diena. Es nezinu, vai tas attiecas arī uz vīriešiem, jā, bet, laikam sievietēm jāstaigā tikai bikīnī. Ir tāda no brā diena, man liekas. Jā, to es arī tvītoju vēl kaut kad. To kārtīgi izpētīju, liels fans esi. Padomās, cik traki kaut kur Kanādā vai Krievijā, Sibīrijā tikai bikīnī staigāt. Nē, tu izdomāji tādu dienu. Nepareizi. Tas ir 5. jūlijas bikīnī diena. Tās dienas ņems no vienas adreses. Ja jums interesē, adrese būs aprakstā, un jūs varat paši pārliecināties par tām dienām. Kā... Es pārliecināšos. labi, pārliecināties. Nākošā diena izlec ar izplatni dienu. Šajā dienā mirst daudz. Nē, tas ekstrēms sporta veids, Tu būtu tajā dienā atlaides iedod. Jā, tu skaties uz galvu. Kādas dzīvības apdrošināšanas atlaides? Nē, izlec ar izplatni atlaides dienu. Nē, izlec ar izplatni dienu. Ir tāda vai nav tāda? Jā, ir tāda. Nē, es to izdomāju. Ej, tu noskatā neiet. Garšo jogurts. Tulp spēle. Vinnie Pūka diena. Kā slavens čalis. Viņam vajag savu dienu, kad visi svin, zin kā, vēl tikai Vinnie Pūka krēklus, tur iet ar rotaļlietām padusē. Tur raksta Twitterī happy birthday. Nē. Viņam ir multens, viņam ir filmas, viņam ir grāmatas, viņam ir rotaļlietas, viņam ir kasete, man kādreiz bija. Uz austiņām stāv vecā player, kur vajadzēja iekurbulēt vēl. Es uz austiņām klausījos Vinnie Pūka ierunāto kaseti. Vai tas būs slow motion tā kā, un tagad iekurbulēt. Viņš ir riktīgs veicis, jā, viņam ir savu dienu. Jā, pareizi. Tas ir 18. janvāris. Nu jā. Ko Latvijas dzimšanas dienā?
Janvāris. Nākošā diena. Pārbaude autoriepu spiediena diena. Un vai tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, lai riepas būtu, lai viņas nediltu, lai būtu labāka ekonomija. Tāpēc ir mudinājums pārbaudīt tieši tajā dienā. Tad gaiss lētāks. Tā kā mēs tikko atgriezāmies no riepu servisa, mēs tikko nopirkām manai mašīnai vasaras riepas, es domāju, nē, nav tāda diena, tev vienkārši galvā sēž riepas. Jep, tev taisnība. Zobu diena. Vienkārši pasaka paldies, ka tev ir zobi, kas nav neviens izsitis, vai arī, ka nav, ka tu viņus tīri un tev viņi ir kārtībā. Kad Colgate ir atlaida. Es domāju, ka nē, nav jau visas tās dienas ir precīzi paskaidrotas. Zobu tīrības diena vai zobu caurumu diena, lepojies ar viņiem, ieliec Instagramā. Bet vienkārši zobu diena. Nē, tikai to izdomāt tik vienkārši, bez paskaidrojumiem. Jā, pareizi. Man liekas, es zaudēju. Es nezinu vairs rezultātu. Tagad es nezinu, kurš zaudē. Nākamais, pēdējais, varbūt visu izšķirs. Pēdējā. Strādā kails diena. Uz darbu ir atļauts iet kailam. Nē, es nezinu, atļauts, Varbūt tu aiziet kažokā un tad vienkārši. Es nezinu, tad ir tāda diena. Strādā kails diena. Kam būtu strakāk tajā dienā? Es domāju, ka skolēniem. Nē! Neizdzēšama bilde manā acu priekšā. Atceries to apkopēju? Atceries matrošku? To, kas novāc traukus? Viņi nav jā, tas viņa darbs, jā, pareizi. Vau, tas, es neietu tajā dienā skolu. Man nav brīvdienu. Forši, ne, brīvdienu. Ir tā diena nav. Svarīgs brīdis. Jā, varbūt izšķirušies, bet tas neskaitīja vairāk. Nē, nav tā, ir tā fantāzija tikai. Nepareizi tā diena, tas ir 6. februārs. Kas jau bija? Piši augstu, ne? Nu, jā, tie, ko tur... Ja policistam jāregulē satiksme, Viņš nevar to darīt, jo ir augsts un viss ir sarāvies. Viņam iedod steku. Vai ne, bet to zizli. Gaņo. Tātad mēs nespējām paskaitīt punktus, jo mēs vienkārši neatceramies. Mēs nespējām vienoties, vai man atbild bija pareiza vai nepareiza par to tur, par to apļa peldēšanu. Jā, par to, kur viņš teica, ka es to, jā, ka tad mēs abi jūtamies kā zaudētāji. Jā. Mēs abi garšosim šito skābo jogurtu ar pūdātu sieru, jā. Kurš ir nocenots un varētu būt vēl vairāk sapūs. Viņam bija divreiz nocenots. 7% jau dos galvā baigi. Tātad, to var ievilkt pirmo dvašu. Pēc Nē! Kad viņiem nogāja ūdens. Viņš ir. Tas ir jogurts, tam jābūt tādam. Jogurti ir dzerami. Kā kuri? Man ir viena karote. Viens ēdīs ar šito galu, otrs ar to. Uzvarētājs ēda karotes galu normālu. Ak, nē. Davai? Es ēdu normālu galu. Viņš smird pēc veca piena, pēc skāba piena, pēc kefīra. Kas ir tur? Es vienkārši gaidīju jogurtu. Nu jā, smird jocīgi. Tas ir biezs kefīrs, tā kā. Fui. Kāds ko tādu ēd? Jūs kaut ko ēdat, jūs... Atceries, kā firma sauc Panika. Jūs iesiet prom no mūsu sienas, jūs ko tādu ēdat, jo reitiet. Mēs salikām tos nikus, kurus jūs rakstījāt tajā dziesmu challenge vai kur. Jā, tā kā, ja jūs arī mūs abonējat un uzrakstat komentārā, ka jūs gribat savu niku redzēt tur pie sienas, tad viņš tur parādīsies. Tikai rakstiet konkrēti, nevis ielieciet man YouTube niku, varbūt jums tur ir vārdu uzvārds, tad mēs nezinām, rakstīt jūs vārdu uzvārdu vai ne, tad rakstiet konkrēti. Personas kods vienam bija. Jā, tātad jā, te ir visi, kas rakstīja zem tā video, tā kā jā. Rakstiet zem šī video, ja gribat būt uz sienas, jo mums ir arī tur siena, tikai to neredz video, bet, jūs būsiet tur stabili, mēs kaut kad parādīsim arī studiju, tā kā jā. Un drīzumā būs vēl 2 video. Viens kā challenge. Un viens kā 500 subscriberu special izlaidums. Jā, paldies par to. Pagaidām, bet būs arī īpaši video. Labi. Jā. Tad līdz video. Čau. Čau.